Labdien, cienījamie klausītāji! Mans stāsts būs par to, kā Ventspils, neskatoties uz dabas dotajām priekšrocībām un cilvēku pūliņiem, 20. gadsimtā tā arī nekļūst par kūrortu. Vismaz ne tādos vispār pieņemtos priekšstatos. Tātad Ventspils veidošanos un attīstību ir ietekmējis cieši jūras tuvums un Ventas ieteka jūrā, ostas vieta. Bet jūras tuvums Ventspilī ir devis vēl vienu priekšrocību, īpaši labvēlīgu šī piejūras klimata ietekmi uz iedzīvotāju veselību. Kāpēc nekas nenotiek? Ko es tā, sapratu. Jā. Senākās ziņas par klimata labo ietekmi uz iedzīvotāju veselību tiek minētas jau pašā 19. gadsimta sākumā, tātad tūlīt pēc Kurzemes pievienošanas Krievijas impērijai. Piemēram, 1805. gadā Kurzemes guberņas aprakstā tiek minēts, ka Ventspils priekšrocība ir Ventspils iedzīvotāju veselība. Nesenāk ne pašreiz neviens ārsts nevar dzīvot no honorāriem. Vēlāk jau ap 1890. gadu ilgadējs pilsētas ārsts Īzaks Fētelbergs vienā savā statistikas ziņojumā min, ka Ventspils iedzīvotāju vidējais dzīves ilgums ir ievērojami lielāks nekā citur valstī, un sievietes savus pēdējos jaunākos bērnus pasaulē laiž lielākā vecumā. To ir minējis savos rakstos medicīnas vēstures pētnieks Ārnis Vīksna. Un spilgtākais, labākais piemērs attiecībā par šo klimatu ir fakts, ka 1900. gadā Ventspilī atklāja Viskrievijas bērnu kaulu tuberkulozes sanatoriju, ko uztur par valsts un privātiem un ziedotāju līdzekļiem, un tur tā galvenā ārstniecības metode arī ir klimatterapija. Ziņas par Ventspili kā peldvietu parādās 19. gadsimta vidū, kad Ventspils ir minēts kā iecienīta peldvieta un Kurzemes kūrorts. Šī laikā pilsētā ir divas peldvietas. Viena Ventas kreisajā krastā, bet uz to ved garš smilšains ceļš, un peldēties gribētāji biežāk izmanto peldvietu Ventas labajā krastā. Uz to vajag irties pāri upei ar laivu. Un 1853. gada pilsētas kartē mēs šo situāciju redzam. Kad sarkanais aplītis tā ir Ventspils pils, un pāri upei gandrīz pretī pilī ved kokiem apstādīts ceļš, tāda gara plaša aleja uz peldvietu upes labajā pusē. Kāds piemērs. Kad 1846. gadā Pēterburgas ķeizariskās zinātņu akadēmijas akadēmiķis, valodnieks un etnogrāfs Anders Šegrēns apceļo Kurzemi un Vidzemi, vācot lībiešu valodas materiālus, viņš uzturas arī Ventspilī. Un šeit valodas teicējs viņam ir Jānis Princis, ko mēs zinām arī kā lībiešu dzejnieku. Šegrēns te uzturas 3 nedēļas, no 18. augusta līdz 9. septembrim, un viņš raksta dienas grāmatu, un tajā viņš stāsta, kā viņš 125 reizes ir jūrā peldējies, un katru dienu Jānis Princis ved viņu ar laivu pāri upei peldēties, un tad, kad ir bijis lietus un īpaši spēcīgi viļņi, tad peldes ir bijušas īpaši spēcinošas. Šīs dienas grāmatas var lasīt Renātas Blumbergas monogrāfijā, lībieši dokumentos un vēstulēs.
19. gadsimta pašas beigas ir tāds straušs, jaudīgs uzplaukums Ventspilī. Un tas lūzuma punkts ir 1897. gada 21. maijs, kad Krievijas imperators Nikolais II paraksta ukazu par Ventspils ostas radikālu pārbūvi, dzelzceļa līnijas Maskava-Ribinska-Ventspils celtniecību, un šī dienā arī dibinās privātā akciju sabiedrība Maskavas Ventspils Ribinskas dzelzceļš, kam tad ir izšķirošā loma visu šo grandiozo darbu veikšanā. Vislabāk pilsētas izaugsmi raksturo iedzīvotāju skaita izmaiņas. Tātad 1897. gadā tie ir ap 7000, un 1914. gadā tie jau ir gandrīz 29,000. Tātad 4 reizes apmēram pieaug iedzīvotāju skaits īsā laikā. Mainās pilsētas infrastruktūra, apbūve, cilvēku atpūtas ieradumi. Un pilsētas pašvaldība arī sāk darboties ar tādu tālredzīgāku skatu uz pilsētas nākotni, un pirmais solis ir pilsētas zaļā pavadoņa veidošana. Tas ir Vasarnīcu rajons, un tas notiek tā, ka valstī piederošajās zemēs, kas tad vēl ir ārpus pilsētas robežām, tiek iedalīti palieli zemes gabali, apbūves gabali, un par cenu 100 rubļi par apmēram pushektāru tos pārdod vairāk solīšanā ar izpirkšanas termiņu 99 gadi. Un tādā veidā pilsētas turīgie iedzīvotāji, tirgotāji, advokāti, ārsti, provizori šī rajonā būvē savas pārsvarā 2 stāvu koka vasarnīcas ar dekoratīviem elementiem, priežu meža ieskautas, veido tur stādījumus, parkus ar eksotiskiem augiem. Un jāsaka, ka Ventspils kā pilsēta, kas veido šādu te zaļo pavadoni, minama kā viena no pirmajām Eiropā. Rodas arī vairāki projekti, teiksim tā, pludmales labiekārtošanai un kaut kādas tādas rekreācijas vietas attīstībai. Kūrorts sākas ar Kūrmāju. Senākā mums zināmā ir 19. un 20. gadsimta mijā celta tāda Hermansona peldu iestāde siltām un augstām jūras vannām, un kā atmiņās ir rakstījis rakstnieks Herberts Dorbe, tad tā vairāk ir izskatījusies pēc lauksaimniecības šķūņa, un ja nebūtu lielie logi, tad neviens nemaz nenojaustu, ka tā ir domāta cilvēkiem. 1908. gadā celtā Kūrmāja jau ir 2 stāvos ar lieliem logiem, kā Dorbe raksta vakaros, kad logos spīdēja gaisma, bija ļoti aicinoša aina. Tur ir zāle ar skatuvi, notiek dažādi sarīkojumi, teātru izrādes, koncerti un darbojas arī orķestris, notiek dejas, tāda iecienīta pilsētnieku atpūtas vieta. Nākošā ir 1908. gadā celtā Kūrmāja. Tātad tai priekšā ir bijis izveidots dīķis ar saliņu vidū, kur spēlēja orķestris, notika dejas un ziemā darbojās slidotava. Šī ēka pēc 2 gadiem nodeg. Un tad 1911. gadā pilsētas valde slēdz līgumu ar tolaik Ventspilī zināmu tirgotāju un restorātoru Pēteri Bērziņu par zemes nomu un Kūrmājas celšanu. Un tad ir 3. Kūrmāja, 1-stāva ēka ar plašu vaļēju terasi, un no turienes cauri tiem purviem un vigām veda koka laips ar margām uz jūras malu. Tas viss notiek apmēram tur, kur tagad ir ūdens atrakciju parks.
Arī pilsētas pašvaldība nodarbojas ar pludmales labiekārtošanu, un 1908. gadā ir tapis tāds sanatorijas projekts. Pilsētas valde iesniegusi šo projektu Kurzemes guberņas valdei un ar prasību piešķirt 30 hektāru valsts zemes sanatorijas un attiecīgās infrastruktūras izveidošanai un aizdevumu 140 000 rubļu apmērā. Guberņas valde šo projektu noraida, atzīmējot, ka pilsētā jau ir lieli iesākti projekti, sieviešu ģimnāzijas ēka, dzelzs tilts, un pilsētā jau ir lieli parādi. Tāds jauns pavērsiens ir 1914. gada beigas, kad top zināms, ka 1915. gada janvārī Pēterburgā notiks Viskrievijas kurortoloģijas jomai veltīts kongress. Kurzemes guberņas ārstniecības nodaļa pieprasa Ventspils valdei ziņas par pludmales stāvokli, plāniem pludmales labiekārtošanā, un pilsētas valde noorganizē konferenci, un visas ieinteresētās personas tur uzstājas un uzsver šo te labvēlīgo klimatu, svaigo priežu gaisu, mēreno ūdens un gaisa temperatūru un ilgo peld sezonu, un atzīmē, ka kurorts tas ir pansijas, tā ir sanatorija, tās ir tenisa korti un sporta laukumi un dārzi un parki, un tas viss prasa ļoti lielus līdzekļus, kādu pilsētai nav. Kad 1915. gada janvārī šis kongress notiek, Ventspils delegāts ārsts Īzaks Fētelbergs tur uzstājas ar runu, nosauc atkal visus šos te labvēlīgos klimatiskos apstākļus, min kā piemēru bērnu sanatoriju, kas ir pierādījusi labus rezultātus ar ārstniecības metodi klimaterapiju, un izsaka ticību, ka ieguldot vajadzīgās pūles un līdzekļus, Ventspils drīzā laikā varētu kļūt tikpat populārs kurorts kā, piemēram, Kolberga vai Sopota. Kongresā Ventspils pilsēta dabū solījumu, ka valsts piešķir šim mērķim 50 000 rubļu, ja vien pilsēta arī varēs līdzfinansēt šādas te lielas pārmaiņas. 13. 14. gada mijā akciju sabiedrība, tātad Maskavas Ventspils Ribīnskas dzelzceļš, arī ir izstrādājusi savu kurorta projektu, paredzot tajā ieguldīt 2 miljonus rubļu. Tā kā tas ir privāts kapitāls, kur visi ekonomiskie riski un nākotnes ieguvumi ir apsvērti, tad mēs varam secināt, ka ja privātais biznes šādu lielu summu taisījās ieguldīt, tā tad ir saskatīta šīs vietas kā potenciāla kurorta nākotne. Ja? Kā tas viss būtu bijis, bet sākas Pirmais pasaules karš, un visi plāni, protams, izjūg. Neatkarīgas Latvijas laiks Ventspilī sākas 1919. gada 25. jūlijā, kad gandrīz vienlaicīgi pilsētu pamet pēdējās vācu armijas daļas un ienāk no Liepājas ostā karakuģis ar Latvijas armijas karavīriem. Pirmās pašvaldības problēmas ir milzīgais bezdarbs un pārtikas trūkums. 1921. gada janvārī ar valdības lēmumu tiek paplašinātas pilsētas robežas, tajās iekļaujot gan mūsu minēto Vasarnīcu rajonu, Ostgalu, Pārventas ciemus. Pilsētas teritorija palielinās no 4,5 kvadrātkilometriem līdz 28 kvadrātkilometriem. Šīs jaunās teritorijas prasa atkal ieguldījumus infrastruktūrā un labiekārtošanā, tā kā tās kurorta jautājums nav aktuāls, bet kurmāja, peldu māja pastāv arī šī laikā.
Tā neprasa lielus uzturēšanas izdevumus, to apmeklē apmēram 3000 cilvēku gadā, un tās ienākumi pilsētas kasē arī ir nelieli, tie ir apmēram 1000 latu. 30. gadu vidū sākas tāda ļoti jaudīga valsts veicināta nacionālā turisma propaganda, kur Ventspils arī iesaistās un reklamē pilsētu kā savdabīgu, skaistu, klusu kurortu, atkal jau pieminot visus šīs te labās īpašības un romantisko zvejnieku vidi. Bet tas lielākais, nozīmīgākais projekts ir Silto jūras vānu iestāde. 1937. gadā tā sākta projektēt. Projekta autors ir pilsētas arhitekts Valdemārs Feizaks. Tā ir pilsētai izmaksājusi 200 000 latu. Tā atklāta tiek 1939. gada vasarā. Un atklāšanas runās tad tiek uzsvērts, ka gan beidzot ir ielikts pamats, lai Ventspils veidotos un attīstītos kā kurorts un dotu arī kādu saimniecisku labumu. Un viss tā varbūt arī būtu, bet sākas Otrais pasaules karš. Un pa vidu vēl ir 30. gadu sākumā Peldu mājas projekts, kas ir paredzēts nevis Pludmalē, bet Ventas krastā, tur, kur ir tagadējais tirgus laukums. Un viss jau ir iesākts, un projekts ir izstrādāts, un nauda ir aizdota no valsts, bet sākas lielā ekonomiskā krīze, sabrūk koktirdzniecības sektors pilsētā, bankrotē Ventspils pilsētas banka, kurā ir noguldīti gan privātie, gan pilsētas līdzekļi, pilsēta cieši milzu zaudējumus. Tas laiks, 20. gadsimts, dažādus šķēršļus ar vienu ir licis pilsētai ceļā šīs kurortu pilsētas veidošanā. Ar to man ziņojums ir galā. Paldies!